Sveiki, mani sauc Evelīna. Tad arī šodien pašā pirmajā lekcijā jums statistikā arī iedošu kaut kādu pamatu, kas ir statistika, kur mēs to pielietojam. Parasti fizikā mēs varam iztikt bez statistikas. Ja mums ir kaut kādas divas lodītes, mums nevajag ņemt neko sarežģītu, mēs uzrakstam parastos vienādojumus, zinām, ka saglabājas enerģija, saglabājas impulss, varam noteikt trajektorijas. Ļoti vienkārši, neko sarežģītāku dzīvē mums nevajag. Tomēr brīdī, kad daļiņu, lodīšu, bumbiņu sāk kļūt ļoti daudz, problēmu skaits arī sāk pieaugt. Ja mēs gribētu uzrakstīt tādus pašus vienādojumus, vienādojumu saraksts stieptos pa veselu lapu, un mēs, labi fiziķi būdami, nemācētu to izrēķināt, vai kādā brīdī pat labi datori, viņiem sāk kļūt ļoti grūti, jo vienādojumu skaits vienkārši ir milzīgs. Šādos brīžos, kad daļiņu, objektu ir ļoti daudz, mēs ņemam vērā statistiku. Mēs to pielietojam. Piemēram, ja mēs gribētu apskatīt 1 mililitru parastas ideālas gāzes, mēs paņemtu ideālas gāzes vienādojumu, kas mums pasaka, ka spiediens reiz tilpums ir vielas daudzums reiz universālā gāzes konstante reiz temperatūra. Droši vien kāds vidusskolā jau ir redzējis. Šis vienādojums mums ļauj izrēķināt lielo N, kas šajā gadījumā ir tas daļiņu skaits. 1 mazam mililitram mums vajadzētu aptuveni 10/19 daļiņas. Vienādojumos tas būtu aptuveni tas pats. Ar roku jūs to noteikti neizrēķinātu, ar datoru es ceru, ka jūs izdomāsiet, ka jūs to varēsiet izrēķināt. Es noteikti nevarētu. Un tad šādā brīdī mēs sākam lietot statistiku. Statistiku atkal mēs ņemam, kad ir daudz daļiņu un daudz stāvokļu, kad nevar būt tā, ka bumbiņi ir vai nu iekšā vai ārā, bet tā var būt visur telpā. Daudzos punktos. Tas ir, kādēļ mums vajag statistiku. Droši vien, ka jau matemātikā esat redzējuši varbūtības, bet nelielas atkārtojums. Lūkšu jūs ar pirkstiem, vienkārši pie sevis pareizi 1, 2, 3, 4, nobalsot. Kāda ir varbūtība uzmest ciparu, ja es paņemu visparastāko monētu un vienkārši metu? Ļoti daudz divnieku. Tā arī ir pareizā atbilde. Visparastākā monēta, nekas īpašs, pusi uz pusi. Tīri jūsu intuīcija saka visu priekšā. Tagad paņemsim kaut ko sarežģītāku. Paņemsim metamo kauliņu. Ja es to vienkārši metīšu, kāda iespēja uzmest divnieku? Ļoti liela vienprātība, daudz domā, ka 3, bet mēs pārbaudīsim ar statistiku. Es paņēmu metamo kauliņu un metu 50 reizes. Pēc grafika īsti neko nevar saprast. Izskatās, laikam divnieks uzvar diezgan bieži, bet grūti pateikt. Metīsim vairāk reižu, lai iegūtu to statistiku. Es metu 100 000 reižu, var redzēt, ka lēnām aug, un gala rezultātā šādi izskatās dati. Aptuveni visi skaļi tika iegūti vienādu skaitu reižu, aptuveni 16 000. Tomēr, ja es turpinātu ar jums šādi runāt, tad pateikt, viennieku uzmet 16 000 reizes, divnieku 16 000 reizes, kļūst ļoti grūti. Un šajā brīdī mēs sākam lietot tās varbūtības, kas būtībā pasaka, cik ir kāroto rezultātu pret visiem rezultātiem. Šajā gadījumā divnieks iegūst kādu 16 000 reizes, izdala ar 100 000, iegūstu 0,16, aptuveni 16%. Kā redzam, visur vienādi, visur ir tā jūsu 1/6, kas lielākā daļai arī bija tīri intuitīvi izdomājot pareizi. Varbūtībām vēl ir kāda svarīga īpašība, proti, ja es viennieku uzmetu 1/6 gadījumu, divnieku 1/6, visi gadījumi sasummējot kopā man ir jāiegūst 1 vesels. Ja es kaut ko uzmetu, jebkurā gadījumā. Arī katra individuālā varbūtība ir no 0 līdz 1, tā nevar būt negatīva un tā nevar būt lielāka par viennieku. Jūs nevarat kaut ko uzmest vairāk nekā 100% reižu. Tagad es metu to pašu metamo kauliņu, un es gribu zināt, cik bieži es iegūšu pārskaitli. Ja kāda ir varbūtība man uzmest šo pārskaitli. Atkal parādiet ar pirkstiem jūsu domas. Es redzu vienniekus un divniekus, vai nu puse vai 1/3.
Pāra skaitļi no šiem visiem 6 skaitļiem ir tieši 3. Lai es iegūtu kopējo varbūtību, es paņemu 1/6 no 2, 1/6 no 4, 1/6 no 6, sasummēju kopā un iegūstu to vienu pusi. Pusē gadījumā es dabūšu kaut ko pāra. Attiecīgi arī pusē gadījumā es dabūšu kaut ko nepāra. Labi, varbūt laiks ir ķerties kaut kam nedaudz taustāmākam. Ir 6 gadījumi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mēs lietosim tādu pierakstu, kur, kā jūs redzat, ir x ar apakšā mazu indeksiņu 1. Tas vienkārši nozīmē pirmā vērtība. X ar indeksiņu 2, otrā vērtība un tā tālāk. Mēs tās vienkārši sanumurējam. P ar indeksiņu apakšā 1, varbūtība pirmajai vērtībai, varbūtība otrajai vērtībai un tā tālāk. Šajā gadījumā visas varbūtības ir vienādas. Nekā ļoti pārsteidzoši. Tagad es vēlos noteikt kopā ar jums, es ceru, vidējo vērtību, kādu es varu iegūt, metot šo metamo kauliņu. Vidējo vērtību droši vien jūs skolās apzīmēt citādi, bet es apzīmēšu tādās stūrainās iekavās. Un tā kā es gribu noteikt vidējo kauliņu uzmesto vērtību, es likšu to x, kas ir tā uzmestā vērtība. Un, lai šo vērtību aprēķinātu, es paņemšu katru iespējamo uzmesto skaitli ar varbūtību tādu iegūt un sareizināšu. Un tad es pieskaitīšu tam visas šīs iespējamās vērtības ar tām attiecīgajām varbūtībām. Kopā tādas ir 6. Tālāk arī nekā nebūs ļoti pārsteidzoša. Varbūtība pirmai vērtībai ir 1/6, vērtība ir 1. Varbūtība otrai vērtībai ir atkal 1/6, un es uzmestu 2. Tā ir mana x2 otrā vērtība. Un tā es turpinu, ejot cauri visām iespējamām kauliņa vērtībām, kurām ir vienāda varbūtība, ko mēs jau noteicām iepriekš. Tā izstās mana vidējā meklēšanas izteiksme. Gala rezultātā es iegūstu (21/6), kas ir aptuveni precīzi 3,5. Ja jūs to rēķinātu vienkārši galvā, jūs droši vien arī iegūtu 3,5. Šeit nav ļoti sarežģīta matemātika. Mēs paņemam katru vērtību, pierēzinām varbūtību un tad visu saskaitam. Fiziķi nav pārāk kāri rakstīt tādas garas izteiksmes kā šī. Tādēļ mēs ieviešam nelielus saīsinājumus. Šādu garu summu apzīmē vienkārši ar summas zīmi, kur arī pierakst, ko tad mēs summējam. Mēs summējam katru vērtību ar tās attiecīgo varbūtību. Šausmas. Ejot cauri visām vērtībām. Tā mēs varam saīsināt pierakstīt garo izteiksmi. Kaut ko līdzīgu lietošu šī turpmāk, un droši vien, ka arī nākamajā lekcijā jūs kaut ko līdzīgu redzēsiet. Ekrānā redzēs tas, ko mēs tikko uzrakstījām. Tā mēs iegūstam vidējo vērtību. Skolā jūs droši vien reiķinājat vidējos ātrumus nedaudz citādi, bet šī ir statistika, jaunas formulas. Izrādās, ka mēs varam reiķināt vidējās vērtības ne tikai vienam pašam kauliņu skaitam, bet arī citām izteiksmēm. Piemēram, šo kauliņu skaita uzmesto kvadrātam. Lai to aprēķinātu, es vienkārši ierakstu kvadrātu un šeit pie varbūtības katru vērtību kvadrātoju. Attiecīgi, pie varbūtības blakus rakstu to, kas ir šajās stūrainājās iekavās. Un šeit arī vienkārši viss sanāks kvadrātā. Rezultāts gan atšķirtos. Pēc šādas matemātikas gala rezultātā es iegūtu 91/8. Šādi mēs reiķinām vidējos lielumus. Var aprēķināt ne tikai x-am, ne tikai x kvadrātam, jeb uzmesto kauliņu skaitu kvadrātam. Mēs tā varam turpināt rēķināt gandrīz vai jebkam,
jeb kādai funkcijai, jeb kādai izteiksmei. Gribam reiķinam x mīnus 2, gribam reiķinam x trešajā. Liekam iekšā jebko, bet jūs pēc tam redzēsiet, kāpēc mums vajadzēja šo kvadrātu izteiksmi. Labi, viens kauliņš ir apgūts, pilnībā izreikinājām visu, ko varējām, ko gribējām. Paņemsim 2 kauliņus. Es rokā paņemu vienkārši 2 parastos metamos kauliņus un metu. Metu daudz reižu. Jūsuprāt, kuru summu es iegūšu visbiežāk? Redzu daudzus divniekus, redzu arī daudzus četrniekus. Noskaidrosim, vienkārši metīsim 2 kauliņus 100 000 reižu un pasīsimies, ko mēs iegūstam. Ja uzreiz skatoties, var redzēt, ka uzvar septītnieks. Līdz ar to bija pareizi atbild tiem, kur teica 7. Beidzot mest, visaugstākā kolona, visvairāk skaitu, visvairāk metienu rezultējās summā 7. Atkal mēs varam pāriet uz varbūtībām, lai būtu vieglāk par to runāt, lai man nebūtu jāsaka, cik 1000 reižu es uzmetu. Tā pati formula, kārotie metieni pret visiem, gribu noskaidrot summas 7 varbūtību, paņemu visus metienus, kur summa ir 7, izdalu ar visiem. Kā jūs jau redzat, un droši vien kā jūs arī domājat atbildot uz jautājumu, visvairāk kombināciju rezultējas ar summu 7. Piemēram, divnieku es varu summu 2, es varu iegūt tikai 1, 1. Kamēr summu 7 es varu iegūt veselos 6 gadījumos. To ir vērts paturēt prātā tālākam. Atkal aprēķinot šim pēc līdzīgas formulas, kādu mēs rakstījām, vidējo vērtību sanāks 7. Tas nav pārāk pārsteidzoši, tīri skatoties grafikā, jūs redzat, ka tas ir simetrisks. 2 varbūtība ir tāda pati kā 12 aptuveni, un tā ejot līdz centram, septītnieks ir visvarbūtīgākais. Vidējā vērtība ir 7, kas nav pārsteidzoši, to var izsacināt kaut vai no grafika. Labi, man no sākuma bija 2 parastie kauliņi, tagad es paņemu tādus pašus 2 parastos kauliņus, bet aizķēpāju viennieku un es aizķēpāju sešnieku, abiem. Un es tos atkal metu neskaitāmas reizes. Iegūstu atkal kaut kādu sadalījumu, varbūtību sadalījumu. Tas ir šaurāks, jo es vairs vienkārši nespēju iegūt ar savu aizķēpāto kauliņu 2 tādiem. Summas 2 un 3, jo man vairs nav viennieka vai divnieka. Tāpat arī ar 11 un 12. Abiem šiem sadalījumiem, gan aizķēpātajiem, gan neaizķēpātajiem, vidējā vērtība ir tie paši 7. Iepriekš mēs varējām pateikt, sadalījuma vidējā vērtība ir 7, tas ir viss, ko mēs zinām, mums ar to pietiek. Šajā gadījumā nepietiek. Viens ir izplastāks, otrs ir sakļautāks. Tie savā ziņā atšķiras. Mums vajag kaut kādu lielumu, kas pateiks, cik saspiesti vai cik sakļauti ir šie sadalījumi, varbūtība mūsu gadījumā. Līdz ar to mēs ieviesīsim jaunu lielumu, ko mēs sauksim par standartnovirzi. Nevajag uzreiz skatīties formulām, labāk tās pagaidām ignorēt, bet standartnovirze īsumā pasaka to, cik novirzīti no standarta, no vidējās vērtības ir dati. Jo lielāka šī standarta novirze, jo izkliedētāki dati. Jo mazāka tā, jo tiek koncentrētāki ap vidējo vērtību. To jūs varat redzēt arī apakšējā grafikā, tur, kur ir izteikta vidējā vērtība un sadalījums ir vairāk sakļauts, standarta novirze ir mazāka, tad, kad tas ir vairāk izkliedēts, standarta novirze ir lielāka. Variants vienkārši ir standarta novirzes kvadrāts, un to bieži vien ir vieglāk aprēķināt. Arī šādā gadījumā var izteikt formulu, ka šī variance ir vērtības kvadrāta vidējais mīnus vidējā vērtība kvadrātā, kas sanāk neliels mēles mežģis, bet noderīgi. Mēs to arī pielietosim. Liksim to lietā. Iepriekš mēs viena kauliņa gadījumā izreikinājām gan vidējo, gan kvadrāta vidējo vērtību. Un, lai iegūtu šo te varianci un vēlāk standarta novirzi, nekas cits nav jādara, kā tikai jāuzraksta abas vērtības. Šeit var paņemt tas, kas jau ir uzrakstīts, 91,6. Vidējā vērtība bija 3,5, jeb 7/2, izkāpinu kvadrātā un atņemu. Rezultātā es iegūšu kaut ko
ap 2,9. Tāda būs mana variance, lai iegūtu standarta novirzi, vienkārši izvelku kvadrātsakni. Viena pati standarta novirze man nepasaka neko daudz. Tās ir labi salīdzināt. Atgriežamies atpakaļ pie 2 metiem kauliņiem. Ar sarkano trekno līniju ir ievilkta vidējā vērtība, kamēr ar zilajām parādīta standarta novirzes attālums uz vienu un uz otru pusi. Var redzēt, ka oranžajā, jeb tajā, kurš nav aizkrāsots, šī standarta novirze ir plašāka. Tā atrodas tālāk. Ir kaut kur starp 4 un 5, kamēr otrā gadījumā ir pāri 5. Proti, standarta novirze mums pasaka, ka oranžie dati, jeb neaizkrāsotie, ir izkliedētāki, kamēr otri ir sakļautāki ap vidējo vērtību. To mēs varam noteikt vizuāli, bet matemātiski dati vienmēr palīdz apstiprināt rezultātus. Līdz šim mēs pieskārāmies tikai konkrētām vērtībām. Proti, varēja piepildīties tikai veseli skaitļi no 2 līdz 12. Bet realitātē ne visu dzīvē var raksturot ar metiem kauliņiem. Mēs varam ja apskatīsim, piemēram, jūsu vidējo, vai vienkārši savāksim datus par jūsu garumiem, mēs iegūsim kaut kādu sadalījumu. Bet tam nebūs tā, ka jūs varat būt gari tikai veselos centimetros. Jūs varat būt arī milimetros. Ja mēs aiziesim pie ķieģeļu fabrikas un nosvērsim visus ķieģeļus, ko tā saražo, arī tur nebūs tikai veselas noteiktas vērtības 1 kg, 2 kg. Tur var būt vairākas. Līdz ar to veidosies kaut kāds nepārtraukts sadalījums. Ja mēs apsīsim daļiņas kastēs, to koordināts, arī var veidoties kaut kāds nepārtraukts sadalījums. Nekas būtībā nemainās, var vienkārši būt vairākas vērtības izpildīties. Mēs vairs vienkārši neizmantosim varbūtības, bet izmantosim varbūtības blīvumu, kas ir šis f no x. Un, lai noteiktu kādu varbūtību, piemēram, ka x, kāda ir varbūtība, ka vērtība ir no 4 līdz 5, mēs nointegrētu laukumu zem šīs funkcijas. Nointegrēt, vienkārši saskaitīt pa maziem taisnstūrīšiem laukumu zem šīs funkcijas. Formulas lielā ziņā nemainās. Varbūtība P mainās par fx, kas ir šis blīvums varbūtības. Visi x būtībā paliek tādi paši, summa kļūst par integrāli. Un integrāls būtībā ir tā pati summa, tikai pa ļoti, ļoti sīkām daļiņām. Tā mēs atšķirsim diskrēto no nepārtraukta sadalījuma. Ar šo mēs arī noslēdzam tādu pirmo pusi. Jūs apgūšu lielos matemātiskos pamatus. Mēs varam doties nedaudz tālāk. Mēs pieskarsimies kaut kam jau fizikālākam, kā nekā jūs jau no fizikas skolā. Apstīsim kādu fizikālu lielumu, bet līdz tam jau jānonāk. Atgriezīsimies atpakaļ pie monētām. Jūs sākumā atbildējāt, ka ir viena puse iespējams uzmest ciparu un uzmest ģērboni. Es paņemšu 2 monētas. Uzmetīšu vienu, uzmetīšu otru. 4 iespējamie rezultāti. Cipars, 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 ģērbonis, ģērbons, cipars, ģērbonis, ģērbons. Šādu stāvokli, kur es zinu, kāda katra no manām 2 monētām ir, vai tā ir cipars, vai tā ir ģērbonis, es zinu visu par šo monētu kombināciju, mēs sauksim par mikrostāvokli. Tas ir stāvoklis, kurā es pilnīgi zinu, kā sistēma izskatās. Šajā gadījumā sistēma ir manas 2 monētas. Lūkšu jūs atbildēt. Jūsuprāt, kuru mikrostāvokli, jeb kuru monētu kombināciju man ir lielāka varbūtība iespēja iegūt? Viedokļi nedaudz dalās. Daudz domā, ka viss ir vienādi. Daži uzskata, ka varbūtīgāks ir 2. vai 3. Pareiza atbilde būs, ka visi ir vienādi. Jo pirmo monētu uzmest kā ģērboni, man ir viena puse iespējamības. Tāpat man ir viena puse iespējamības uzmest ciparu. Otro monētu uzmest kā ģērboni, atkal viena puse. Tas pats ir ciparu. Tā kā man abas jāuzmet reizē, es šīs varbūtības reizinu. Un rezultātā iegūstu, ka jebkura kombinācija ir tā 1/4. Visi mikrostāvokļi vienlīdz varbūtīgi.
Tagad būs situācija, kurā man neinteresē, kuru es uzmetu pirmo, kuru es uzmetu otro. Man vienkārši rokā ir 2 monētas, es uz tām paskatos, 2 cipari, vai 2 ģērboņi, vai ģērbonis un cipars. Šajā brīdī, ja es uzmetu cipars ģērbonis vai ģērbonis cipars, tas ir viens un tas pats. Man neinteresē secība, man interesē, kas man kopumā stāv rokā. Un šādu mēs sauksim par makrostāvokli. Es skatos lielā mērogā uz savu sistēmu, uz savām monētām kopumā. Iepriekš man interesēja secība, tagad man interesē, kas man stāv rokā. Kurš makrostāvoklis jūsuprāt ir varbūtīgāks? Diezgan gandrīz liela vienparātība. Es pieņemu, ka tie, kur rāda 4, tie domā, ka visi vienādi. Visvarbūtīgākais ir tas, kur man cipars ģērbonis, jo es to varu uzmest 2 veidos. Cipars ģērbonis, ģērbonis cipars. Tam atbilst 2 stāvokļi, pāriem tikai 1. Labi, atgriežamies atpakaļ pie mūsu metiem kauliņiem, ar tiem ir nedaudz vieglāk domāt. Es apskatīšu visas tādas 2 kauliņu kombinācijas, kur uzmesto punktu summa ir 4. Man tādas kombinācijas sanāks 3, 1, 3, 2, 2, 3, 4. 1 makrostāvoklis, kas būtu šī summa, 3 mikrostāvokļi, kas ir konkrēta secība uzmestiem kauliņiem. Ja mēs šo ideju paplašinām un skatāmies uz gāzi vai uz kādu daļiņu, kas ceļo pa istabu, tad, lai noteiktu šīs daļiņas mikrostāvokli, man ir nepieciešams zināt tās koordinātu, kur tā telpā atrodas, un impulsa, kas ir masa reiz ātrums, projekciju. Jebkurā virzienā tā dodas. Ja man ir 3D telpa, būs 3 koordinātas, 3 projekcijas. Ja man ir 2 daļiņas, man vajag zināt katras daļiņas koordinātas, katras daļiņas impulsa projekcijas vai ātrums. Tas būs mikrostāvoklis. Es zinu pilnīgi visu bez jautājumiem. Lai visu salot kopā, mikrostāvoklis gāzēs fizikā būs saraksts ar koordinātas un impulsu projekcijām. Mikrostāvokli mēs bieži vien nevaram noteikt, mēs nevaram atnākt pie katras daļiņas un intervēt, kur tā atrodas, kur tā dodas, un tas nepārtraukti mainās. Jūs jau varat iedomāties, daļiņas nepārtraukti kustas, šurpu vai turpu. Makrostāvoklis, to mēs jau varam noteikt, tas nemainās termodinamiskā līdzsvarā, pie kā mēs pieskarsimies nedaudz vēlāk, un mēs to varam raksturot ar kaut kādiem lielumiem. Temperatūras, spiediens, vidējā koordināta, vidējā enerģija un tā tālāk. Kaut kas tāds, ko jūs fizikā jau esat ievērojuši. Pie termodinamiskā līdzsvara. Droši vien skolā jau esat dzirdējuši, bet mēs to ieviesīsim no nedaudz citas puses. Mēs to raksturosim kā stāvokli, kurā sistēmas makrostāvoklis vairs nemainīsies. Lai tam pieskartos nedaudz tuvāk, es apstīšu kādu konkrētu kolbu, kurai es zinu tilpumu un kurai šis tilpums vairs nemainīsies. Es zinu, ka enerģija nekur neaizplūst, nekur nenāk klāt, tā paliek konstanta. Un daļiņas, kuras ieliku šajā kolbā, tur arī paliks. Nekur neies, nekur nepazudīs. Es zinu, ka termodiskajā līdzsvarā visu mikrostāvokļu varbūtības ir vienādas. Tas ir jauns postulējums. Mikrostāvokļi visi ir vienlīdz varbūtība. Makrostāvoklis nemainīgs, mikrostāvokļi vienalga kāds. Vai nu visas daļiņas, visas molekulas ir sabīdītas vienā kases pusē, vai arī izkliedēts pa visu telpu. Man tas nerūp, man interesē tikai makrostāvoklis. Bet, zinot to, ka visi mikrostāvokļi, visi saraksti ar koordinātām un impulsiem ir vienādi varbūtīgi, mēs varam aprēķināt šo varbūtību. Zinot, ka visu mikrostāvokļu varbūtības kopā veido viennieku, jo tā ir varbūtība īpašība, mēs varam tās visas saskaitīt kopā, zinām, ka tās ir vienādas, tās vairs nav atšķiramas, un iegūstam, ka tā varbūtība ir 1 dalīta ar mikrostāvokļu skaitu. Tas izpildās termodinamiskā līdzsvara stāvoklī. Šādai kolbai, kuru mēs esam ieviesuši. Iesim soli tālāk, pieskarsimies vēl vienam fizikālam lielumam. Es ceru, ka varbūt kāds jau būs dzirdējis – entropija.
Uz entropiju var lūkoties kā uz nesakārtotības mēru. Ļoti viegli to apskatīt ir jūsu istabas kontekstā. Kad istaba ir kārtīga, kladei ir viena konkrēta vieta. Jūs zināt, kur tā atrodas, viss ir pilnīgi skaidrs. Grāmatai atkal viena konkrēta vieta, somai arī viena konkrēta vieta. Viss ir sakārtots, jūs zināt, kur kas atrodas. Laika gaitā jūsu istabai ir tendence kļūt aizvien nekārtīgākai. Kladei ir daudz iespējamo vietu. Tā var būt zem gultas, uz galda, aiz skapja. Vietu ir nebeidzams skaits. Tāpat ar visām pārējām. Ar somu, ar grāmatām un tā tālāk. Ja jūs nepieliksiet darbu, istaba kārtīgāk nekļūs. Ja jūs nepieliksiet darbu, entropija nesamazināsies. Tā ir tieksme pieaugt. Mēs varam apskatīt to atkal mūsu monētu kontekstā. Pirmajā gadījumā, abos gadījumos, es skatos uz makrostāvokli. Pirmajā man ir 2 cipari. Ir tikai viens vienīgs veids, kā es varēju iegūt šādu stāvokli. Uzmetot pirmo ciparu un otro ciparu. Otrā gadījumā es paskatos savā rokā, man ir cipars un ģērbonis. Ir veseli 2 veidi, kā es to varēju iegūt. No sākuma uzmetot ciparu, pēc tam ģērboni vai otrādi. Līdz ar to pirmajā gadījumā man ir viens iespējamais mikrostāvoklis, otrajā 2. Otrajā es nezinu, kurš ir pareizs, ir vairākas iespējamās atbildes, līdz ar to entropija būs lielāka. Ja pieaug šis mikrostāvokļu skaits, entropija pieaugs. Tāpat kā ar istabu. Var apstīt metamos kauliņus. Ja es paskatos savā rokā un zinu, ka metamo kauliņu summa ir 2, ir tikai viens iespējamais veids, kā es to varēju iegūt, uzmetot 1 un 1. Ja es paskatos savā rokā un zinu, ka summa ir 4, ir veseli 3 veidi, kā es to varēju iegūt. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Tā kā otrajā gadījumā es vairāk nezinu, kurš īsti izpildījās. Ir vairākas iespējas, kā es varēju iegūt šo summu, tad tā nesakārtotība, entropija ir lielāka. Mēs varam paskatīties uz to atkal tīrā fizikā. Es zinu, ka šajā telpas pusē man ir kaut kāda daļiņa. Pirmajā gadījumā. Otrajā gadījumā es zinu, ka visā telpā šī daļiņa atrodas. Pirmajā gadījumā man ir 2 reiz mazāk vietas, kur tā var atrasties. Es 2 reiz mazāk veidos varu uzrakstīt to koordināšu impulsa sarakstu. Otrā gadījumā 2 reiz vairāk veidu, kā to uzrakstīt, 2 reiz vairāk mikrostāvokļu. Entropija būs lielāka tur, kur vairāk šo mikrostāvokļu. Kas notiks gadījumā, ja es no sākuma vienā telpas pusē ielikšu 2 daļiņas, tajā mikrostāvokļu skaits būs omega kvadrātā, un tad es tās palaidīšu pa visu telpu. Kā mainīsies mikrostāvokļu skaits? Jūs varat padomāt un balsot ar pirkstiem. Viedokļi jūs nedaudz dalās, vai nu 2 omega kvadrātā, vai nu 4 omega kvadrātā. Vienas daļiņas gadījumā man skaits dubultojās. Es ielieku vēl vienu, man skaits atkal dubultosies. Ja vienas koordināts var uzrakstīt 2 reizes vairāk, arī otrs tikpat reižu vairāk, kopā būs 4 reizes vairāk. Skaidrs sareizināsies, būs pareizā pēdējā atbilde. Kas notiks, ja es palaidīšu 3 daļiņas, atkal vienā pusē un tad pa visu telpu? Kā mainīsies mikrostāvokļu skaits? Tagad jau visiem būtībā pareizi. Atkal. Vienai 2 reizes, 2 4 reizes, 3 8 reizes. Pierreiz un 2 klāt. Tik tālu, tik labi. Pasen atpakaļ, Ludvigs Boltzmanis ļāva mums ielūkoties, kā šo entropiju mēs varam aprakstīt skaitliski ar formulām. Nav svarīgi, kā viņš līdz šim nokļuva, bet jūs jau redzat pazīstamo summas zīmi, kas nozīmē, ka mēs paņemam katru mikrostāvokļu varbūtību, sareizinam ar tās naturālu logaritmu un tad visus šos saskaitam kopā. Mēs apskatīsim, kāda būs entropija mūsu iepriekš apskatītai kolbai, kurā bija konkrēts tilpums, daļiņu skaits un enerģija, un mēs pasīsimies, kāda entropija ir terminiskajā līdzsvarā.
Mēs iepriekš aprēķinājām varbūtību iegūt jebkuru mikrostāvokli. Tās bija vienādas un bija viens līdz ar šo skaitu. Mēs varam ievietot šo lielumu varbūtības vietā, abās vietās. Mums sanāk vienādi saskaitāmie omega reizes, jo ir šie omega mikrostāvokļi. Mēs vienkārši omega reižu saskaitam to vienu saskaitāmo. Redzam, ko var noīsināt, un jūs zināt logaritmu īpašības, tad var izvilkt ārā pakāpi, mīnuszīme noīsināsiet un sanāk vienkārši naturāla logaritms no omegas. Tā ir tā svarīgā formula. Lai pasītos, vai mēs esam gājuši pareizā virzienā, vai bijām uz pareizā ceļa, varam palūkoties uz Boltzmaņa kapakmeni, un, ja jūs redzat, viņam virs galvas ir uzrakstīta formula. S ir vienāds ar K, tas K ir Boltzmaņa konstante, par to mēs interesējamies tikai tad, ja mums rūp mērvienības, mums mērvienības nerūp, mēs to ignorējam. Un sanāk logaritms, tas ir mūsu naturāla logaritms, un W. W ir tā pati mūsu omega. Mēs ieguvām formulu, kas ir iegravēta nozīmīgā vietā. Varam pastīties arī tīri no mūsu istabas domāšanas. Tad, kad ir vairāk mikrostāvokļi, kad kladē ir vairāk vietu, kur tā varētu atrasties, ir lielāks hauss. Ja pastīties grafikā, palielinoties omegai, palielinās arī entropija. Palielinoties mikrostāvokļiem, palielinās entropija, kas atbilst iepriekšējai intuīcijai. Atgriežamies soli atpakaļ pie termiskā līdzsvara. Iepriekš runājām par istabu. Tā ir tieksme kļūt nekārtīgākai. Tāpat arī fizikā visam ir tieksme tiekties uz lielāku entropiju. Un brīdī, kad maksimālā entropija, maksimālā nesakārtotība ir sasniegta, tā vairs nevar pieaugt, mēs to saucam par termisko līdzsvaru. Apskatīsim mūsu kolbu, mēs to sadalīsim divās daļās, A un B. Atkal, tilpums nemainās, enerģija nemainās, mēs skatīsimies, kurā brīdī šī kolba tiecas uz maksimālo nesakārtotību, uz maksimālo entropiju. Mēs ļausim A sistēmai vai B sistēmai vienai otrai mest ar krikšiem enerģijas. Daļu enerģijas atdot vienotrai. Un skatīsimies, vai mēs dodamies maksimālas entropijas virzienā. Tūlīt. Ja viņas tā lēnām sāk atdot vienotrai enerģiju, B atdod A, tad kādā brīdī sasniegs brīdis, kad entropija vairāk nemainās. Tā sasniedz savu maksimumu. Šajā brīdī, lai arī A sistēma, piemēram, B iedod to kriks enerģijas, entropija izmainās par tādu pašu skaitli, maksimums vairs nemainās. Un gudri fiziķi šādu attiecību sistēmas entropiju pret enerģiju nosauc par 1 litra temperatūru. Abās sistēmās šī 1 litra temperatūra ir vienāda. Līdz ar to mēs ieguvām to, ko jums parasti stāsta 8. klasē, ka termiskā līdzsvarā temperatūra nemainās. Garš un grūts ceļš, lai nokļūtu pie kaut kā, ko māca 8. klasē, bet tas ir tas pareizais. Varam iet soli atpakaļ, apsīsim visu, ko mēs šodien iemācījāmies, ko jūs iemācījāties. Pirmais ir tas termiskais līdzsvars, temperatūra nemainās, ir lielākā entropija un visi mikrostāvokļi ir vienlīdz varbūtīgi, kā arī makrostāvoklis nemainās. Runājam par varbūtībām, ka tas ir visu atbilstošo gadījumu skaits pret visiem gadījumiem. Meklējam vidējās vērtības, kas bija vērtība reiz varbūtība, un tad viss sasummēts. Runājam par standartnovirzi, kas pateica, cik saspiests vai izspiests, izkliedēts ir šis sadalījums, jo mazāka standartnovirza, jo koncentrētāka vidējo visas vērtības bija. Un mikrostāvokļi, makrostāvokļi. Mikrostāvoklis bija saraksts ar koordinātām, ar impulsiem vai ātrumiem, tas mainījās laikā, daļiņas nepārtraukt kustas, un tas ir grūti nosakāms. Makrostāvoklis nemainās līdzsvarā, to mēs varam noteikt, un mēs varam to aprakstīt ar temperatūru, spiedienu un tā tālāk. Paldies par uzmanību!